Tā kā mums nāk lietas virsū un saimniekam ir jāpabeidz šis lauks, īsumā izstāstīšu par kultivātoru un kas mums ir nepieciešams. Sāksim no priekšu uz aizmuguri. Mums ir nepieciešami 3 hidroizvadi. Protams, priekšā labs operators ar labu noskaņojumu, kas vēlās strādāt. Tālāk šeit priekšā mums ir tāda platforma, kuru gadījumā, ja mēs atrodam kādu lielu akmeni, ko mēs varam pacelt, ne? Tā kā kurzemnieki mēs esam spēcīgi vīri, mēs varam viņu pacelt, nolikt nevienu un aizvest, izkraut ārā tālāk pie laukmalas, kur viņi savāks. Kultivātoru mēs varam aprīkot ar traktoru sliežu irdinātājiem, kas ir ļoti laba opcija, īpaši kā šobrīd, jo mums ir nolīs lietas, zemīti bišķiņi slapja, attiecīgi traktoru ritenis iespiežās, un ar šo mēs panākam to, ka mēs vienlīdzīgi pēc tam to mikroreliefu dabūjam līdzeni. Kā arī šī zari mums ir regulējama attiecībā pret traktoru riteņu platumu. TerraCross zari 10/80 pie priekšējās šļūces, kas ir apvienota ar pilno dēli, jeb, kā es viņu saku, efekts ir tāds kā buldozeru lāpst. Mēs panākam to, ka mēs viss vēlēns un zemi vienmērīgi izlīdzinām, pirms viņi nonāk pie nākošās darba agregāta rindas. Bēram ciet viss ieplaks, viss nelīdzinās vietas un panākam vienmērīgs ēklas gultni. Zari TerraFlex 10/45, 1, 2, 3, kopā 91, 7 rindās uz 3 metru rāmi garumu. Tas nozīmē, ka mums ir ļoti laba iespēja visam masai sadalīties, nekur nekam neķerties, ir ļoti labs klīrens uz visām šīm lietām. Riteņi, liels laukums, liels saķers laukums, attiecīgi agregāts ļoti labi stāv, ļoti labi kopē augsni, panākam vienmērīgs ēklas gultni. Aizmugurē mēs varam izmantot dažādas risinājumus. Mums Latvijā populārākais, un ko es saimniekiem iesaku, ir šis plākšņu veltnis un ecēšs. Mēs arī varam dabūt arī šļūci un ecēšu vienās rindās vai 2 rindās, atkal tas ir pēc jūsu vēlmēm. Tātad šis instruments, iegādāsies šo instrumentu un dāvanā saņem šo agregātu. Ar šo instrumentu reku šeit ir spēc atslēga, ko mēs varam regulēt dziļumu, veltņiem, jā. Smērēšanas punkti diezgan maz. Agregāts ir maksimāli uzticams, ražo Somijā. Šis agregāts mums ir aprīkots arī rezervas ritenī gadījumā, ja kaut kas uz jūsu lauku trāpās, kaut kāds metāla gabals un mēs pārdaram kādu riepu. Darba dziļuma kontrole mums ir ar šīm starplikām. Ik pa 5 mm, tā kā mēs varam panākt ļoti precīzi darba dziļuma regulācijas maiņu. Ideja tāda, ka mēs ieliekam vēlamo darba dziļumu un piespiežam to cilindri. Mēs arī varam darba laikā, teiksim, bišķiņ spēlēties ar to darba dziļumu un paregulēt dziļāk, seklāk, bet vēlams viņu būtu turēt vienmērīgi, kā mēs esam iestatījuši. Tālāk mums ir šī atsaite, ko mēs noregulējam vienreiz, pieaķējoties klāt pie traktora. Mēs ar viņu noregulējam kultivātors, lai būtu vienā līmenī ar lauka, kur mēs strādājam. Attiecībā pret kabas vietu. Zāri šie mums ir parastie, viņi ir grozāmie, tā kā mēs varam nobraucot gandrīz jau līdz galam, pagriežam viņus uz otru pusi un kultivātors strādā vēl to pašu apjomu, ko līdz šim ir nostrādājis. Kā arī mēs varam likt saucamās zospēdas, tad mēs panākam to, ka mēs nogriežam horizontu visā platumā, respektīvi varam, piemēram, tur nezāles nogriezt visā platumā, kas ir ļoti aktuāli interesanti bioloģiskajām saimniecībām. Optima Evo darba platumi ir iespējami no 6 līdz 10 metri, tā kā diapazons ir ļoti liels. Un, kas ir ļoti interesanti, šīm konkrētiem arī agregātam, redziet, mums ir šīs sāna sekcijas. Šis agregāts ir 6 metri plus 0,5 metri katrā pusē. Piemēram, ja mums ir kaut kāds vecāks traktors un jūs nākotnē plānojat pārēt uz lielāku jaudas traktoru, zināt, ka, piemēram, jums tas 7 metri noteikti, kad ies, bet šobrīd, tā uz robežas mēs viņu velkam, mēs varam noņemt šīs sekcijas, strādāt ar 6, vai ja mums ir kaut kāda apstākļa, ka šajā, piemēram, sezonā, tā kā tagad lietas līst un, piemēram, grūti švelkās, bet nākotnē mēs varam ātri pielikt klātos pusmetru katrā pusē un dabūt 7 metrus. Tomēr tas 1 metrs mums darba laikā diezgan daudz salas pie tā darba ražīguma. Šis Optima Evo agregāts, viņš ir paredzēts sagatavošanai jau sastrādātā laukā. Tas ir domāts praktiski pēc aruma, vai arī kaut kādas augsnes apstrādes, bet vislabākais viņš ir tieši pēc aruma agregāts. Kopsavilkumā vēlos pateikt, ka Multio Optima Evo 700 būs piemērota izvēle saimniecībai, kurai nepieciešama liela darba ražība, precīzi dziļuma kontrole un vienmērīgi sagatavots ēklas gultni. Gandrīz 7 metru darba platums kopā ar salīdzinošu mērenu traktoru jaudas prasību nodrošina augstu darba ražīgumu un efektīvu traktoru izmantošanu.